Kurš sevi nacionālajā attīstības plānā redz vai varbūt neredz, piemēram, Mērsaku novads un par izdzīvošanu šobrīd lūkšu Mērsaku novada domas priekšsēdētājs Lauris Karlsons. Labdien, cienījamie kolēģi! Es varbūt nepieskaršos īpaši nacionālam attīstības plānam, varbūt arī tāpēc, ka mani kolēģi ir iztērējuši jau arī manu laiku un vēl mazliet uz priekšu, vai ne? Nacionāla attīstības plānā mēs jau īpaši neredzam vispār, ar to arī to lietu var pabeigt. Cerams, ka kaut kas parādīsies un cerētāji dzīvos ilgāk. Bet, ja runājam par terminiem, lai mēs varam te tās dažas minūtes runāt, Lauris Karlsons, Mērsaku nodomas priekšsēdētājs, bet ja paņem sausu statistiku, tāda sociālās riska grupas pārstāvis, jo es esmu 4 mazu bērnu tēvs un daudzbērnu ģimenes galva. Kāpēc es to pieminu? Tā ir maz atkāpe. Aicinu visus ierēģņus, jebkurā iestādē mazliet domāt pie jēdzieniem un terminiem, ko mēs lietojam pat plikā statistikā. Jo no tā veidojās reputācija, gods, no tā veidojas vispār, vai tas ir tā vērts uz kaut ko uz to pusi iet. Ja? Un es negribētu atgriezties tur, kur es biju pirms gadiem, kad vajadzēja ar alkuņiem un ar citām ķermeņa daļām dažiem jauniem cilvēkiem pieturā ierādīt vietu, lai zinātu, kā ir palaists sieviete ar bērniem, ratiņiem. Tas ir drusku ierēģņu ziņā. Ja? Tā kā mēs neesam sausie statistiskie sociālā riska grupa un tā tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka jaunie var pacelt cepuri un aizbraukt, viņiem viss ir vaļā. Pieredzējušie var izdarīt tieši to pašu un, ja vajadzēs, viņi to izdarīs, ja viņam ir pieredze, zināšanas, izglītība un visur viņas pasaulē gaida ar atvērtām rokām, cilvēki ar ģimenēm paliks līdz pēdējiem. Tas būs vienmēr, un to nevar izreikināt ar cipariem, jo tā tas vienkārši būs. Un tie būs tie, kas izcīnīs jebko, kas būs jāizcīna. Tā kā nekāda sociālā riska grupa atrodam labākus terminus daudzbērnu ģimeni apzīmēšanai. Bet pie tēmas nenovirzoties. Pirmkārt, par mazajām pašvaldībām, par daudzajām šīm jau izskanējušām lietām, potenciālām reformām un tam līdzīgi. Vajag vienu svarīgu lietu pateikt, vēl nekur nav pierādīts lielo pašvaldību efektivitāti. Ir jau gan izvērtējumi daudzās valstīs kaut kam līdzīgam kā šīs reformas. Ja? Ir diskusijas, ir skaļāki un klusāki viedokļi, bet nekur nav pierādīts. Un pierādīt var ar precīziem skaitļiem. Apvienojot, iedzīvotājs dabūs to, dzīvojot mazā, nedabūs to. Izņemot, protams, gadījums, ja to mākslīgi ar dažādu plānu, programmu un citos veidos vienkārši panāk. Ja? Tam mazajam neko nedod, lai viņš, ja nenomirst šodien, nomirtu rīt. Ja? Bet pierādīts tas nav vēl vairāk. Mēs šobrīd esam uzsākuši, es tā sapratu, jo mēs no varam saņēmām arī šo anketiņu, kas ir jāizpilda tā kā reformas izvērtēšana. Paskatāmies uz tiem, kas viņi jau ir izdarījuši un izvērtējuši. Mums patīk rietumi, Vācija. Vācija ir izvērtējusi šādu pašu reformu, varbūt savādāk, es detaļās neesmu iedziļinājies, bet slēdziens ir kāds. Nav patīkams, tā bija kļūda. Un secinājuma daļa runā par to, ka vara ir attālinājusies no iedzīvotājiem un jāmeklē tagad ceļi, kā to atgriezeniski dabūt atpakaļ, veidojot kādas iedzīvotāju iniciatīvas un tā. Ir vēl vairākas valsts šos pētījumus izdarījušas. Iedziļināsimies tajā, kas jau ir paveikts. Tur man jāpievienojas kolēģim Dagnim, pa tiem zvirbuļiem, ne? Ir jau secinājumi izdarīti. Bet mazliet ļoti īsi par to, kas tad ir reģioni. Reģioni nav kaut kādi mirstoši, kaut kur tālu esoši lauki. Reģioni ir šīs valsts teritorijas, kurās dzīvo iedzīvotāji, un katrā teritorijā ir pa kādam patriotam, kurš redz rītdienu. Es saprotu, kāpēc to neredz ministrijā, jo tur bieži vien cilvēki reģionos nav bijuši vispār. Piemēram, es esmu ļoti jauns gan kā pašvaldību vadītājs, gan vispār šajā sistēmā. Ir pagājuši 2 gadi, kopš eksistē Mērsaku novads. Neviens nekad uz Mērsaku novadu no ierēģiem, kas darbojas ar reģionālām politikām, ar visu attīstību, nav bijis. Tātad viņi pieņems lēmumu visticamāk uz dažādu šo anketu palīdzību, kā arī tikko, kas bija atsūtīti, kas visiem pašvaldību vadītājiem, 3 A4 lapas, kur savūkt atbilstoši krustiņus un, man liekas, ciparus ierakstīt ar dažās ailītēs vajadzēja. Faktiski es to devu darīt sekretārai, tik, vienkārši lieta tā bija. Ja uz to balstīs Latvijas valsts nākotni, tad mums nekas neizdosies.
Nākotni jābalst uz tiem patriotiem un tiem cilvēkiem, kuri netaisās ne par ko, nekur braukt, un kuri zina, ko viņi grib savā vietā, kur viņi dzīvo, darīt. Tie ir reģioni. Ja. Mazliet vēl vairāk par to. Reģioni ir arī bufers, īpaši pašvaldības starp valdību, tai skaitā nodzēšot, ja ir vajadzīgs viņu kļūdas, neizdarības, vai arī kādreiz nespēja kaut ko tikt galā, tāda kā bija ekonomiskā situācija un tam līdzīgi. Tad pašvaldības vienmēr to atrisina. Kāpēc? Tāpēc, ka pašvaldībai nekad nav iespēja atbildēt cilvēkam, ka mēs to nevaram izdarīt. Vai, piemēram, brauciet uz Rīgu, vai, piemēram, ejiet piketēt. Kā tu to atbildēsi tēvam? Ja, kā mēs sakam, sociālā riska grupas tēvam ar 3 bērniem, brauc uz Rīgu, tiec galā, piketē, varbūt tu tur dabūsi kaut kādu GMI pielikumu, vēl kaut ko. Mēs skatāmies, ja ir saistošie noteikumi, labi, ja tev saistošo noteikumu nav, tad ir zvans uz sociālo dienestu, rīkojums, kur pēc tam juristi lai lauz galvu, kā sakārtot lietas, bet cilvēkam vienkārši palīdz. Un tas ir fakts, kā atrisināt situācijas vienmēr visās pašvaldībās uz vietas. Joprojām mums nav likumīgas tiesības darboties piekrastē. Ja es pareizi zinu, tad ekonomikas ministrija ir atbildība par krasta joslu. Bet visu Latvijas neatkarības laiku vienīgie, kas starp citu nelikumīgi ir kopuši, tīrījuši un rūpējušies par piekrastēm, ir pašvaldības. Tad tie ir tie reģioni. Tāpat noteikti ir laukos, vienkārši es to situāciju tik labi nepārzinu. Reģioni ir tie, kas ir dzinējspēks un uztur dzīvību uz vietām, un tad būtu elementāri pirmais sadarboties tātad starp valdību un reģioniem un pašvaldībām. Pirmais tātad prasīt viedokli, nevis tēlot, ka prasa izlikties, es atvainojos pa izteicienu, ākstīties, sanākt kopā, visus uzklausīt, pašūpot galvu un pilnīgi neko no tā neņemt vērā jebkurā likumdošanas procesā, vai tas būtu budžeta jautājums vai kādi citi normatīvie regulējumi nepieciešami uz vietas. Tas, ka māja ar galvu vai šūpo galvu vai viņu groza, tā nav darbība. Darbība ir sanāca, atrada problēmu, atrisināja. Tas, ka tā var strādāt, pierāda arī pasaules korporācijas, kuru budžeti un darbības sfēras stipri pārsniedz Latvijas valsts republikas vispār iespējas. Tur lēmums pieņem, ja vajag, tad arī vienā dienā. Ja vajag, 2 dienās, bet tādā tempā. Nevis mums, jebkurš process, jārēķinās ar gadu. Tad nevis ar galvu šūpošanu, bet ar reālām darbībām, kuri tiešā sadarbība. Ministrs, blakus varbūt šie cilvēki, kas pieraksta ierēģi un tā tālāk, pašvaldību vadītāji, tiešā saikne, absolūti ikdiena. Otrs, ļoti svarīgs, manuprāt, punkts, ko es neesmu dzirdējis, ka kaut kas tāds vispār notiek, un varbūt, ka es kaut ko aplam runāju, bet piedāvājums visiem šiem ierēģiņu korpusiem, atrast kaut kādas tās komandējuma naudas, vēl kaut ko, un pasūtīt uz pašvaldībām, lai viņi pasēž blakus priekšsēdētājiem, sekretāriem, juristiem, ikdienā paskatās reālo darbu uz vietas. Tad nenāks ārā joki, ja, kas atnāk no ministrijas, un tad tu domā, tas bija joks vai tas bija nopietni, bet dokuments ir un parakstīts, un tu saproti, ka nopietni. Vai ne? Bet to nevar sādāk atrisināt. Piemēram, ir tāda ļoti stingri regulēta hierarhija, tā ir jūrniecība. Ja? Un jebkurš kapteinis, par to jūs varat būt 100% droši, savādāk vienkārši nevar pa šīm kāpnēm uzkāpt. Jebkurš kapteinis ir bijis matrozs, mazgājis klāju, mazgājis traukus. Un viņš, var vadīt kuģi, droši vien savos 1. gados un tā. Šis ir ļoti nepieciešams princips valsts pārvaldē, lai mēs varam reāli sadarboties, lai mēs runātu vispār vienā valodā. Tas par sadarbību. Tad daudz par finansēm, tāpēc es tam īpaši nepieskaršos vispār. Bet par to proporcionalitāti. Mēs attīstamies un dzīvojam eiforijā, ka valsts attīstās un makroekonomiskie rādītāji to pierāda faktiski. Šobrīd mēs pārējām uz eiro un ir sadalīti miljoni ministrijām, lai uz to eiro pārietu. Pašvaldības arī aprēķināja savus ciparus un visi droši vien 2 nedēļu kaut kur ietvaros saņēmāt šo vēstuli, ka visi ir forši, mēs pārējām uz eiro, atrodiet naudu savos budžetos. Ja. Es jau nečīks, mēs jau to izdarīsim, protams. Ja. Bet par kādu sadarbību, proporcionalitāti un attiecībām savā starpā mēs vispār tad varam runāt. Viņu nav. Tad līdzvērtīga konkurencē. Ja? Es negribu dalīt lielajos, mazajos, nabagajos, bagātajos. Šogad mēs vēl saņemam izlīdzināšanas fonda līdzekļus. Nākošgad mēs esam savu ekonomiku spējuši sakārtot, ka nākošgad vairs nē.
iztiekam tikai ar saviem nodokļiem. Un pareizs ir jautājums, vai tas bija tā vērts, jo tā bija ikdienas sadarbošanās gan ar katru esošu uzņēmumu, gan ar potenciālo, gan arī šī trīspusējā aptaujā darbiniekus, kas tur notiek ar algām, cipariem, lai tu vari ne tikai uz vidu nepilnīgiem datiem balstīties, bet uz reāliem faktiem savā novadā. 2 gadu laikā katru gadu apmēram 30% ietvaros tā ekonomika pieauga, uz 13. gadu ir paredzēts kaut kur ap 25% pieaugums, kas ir Finanšu ministrijas un LPS dati. Tad mēs to esam izdarījuši. Tātad, šķiet vajadzētu par to kādu ordeni, vai ne? Tie labi strādājuši, tie malači, ja? Tā vietā mēs paskatāmies, viņi tur labi ir, viņiem tā nauda pieaugs, to proporcionālo daļu, ko krīzes laikā noņem, neko apakaļ viņiem nedosim. Ja. Tā tāda sajūta, tu dabūji pausīm par to, ka labi strādāja. Tas var būt drusku emocionāli, bet ciparos jau to pašu jūs kādu brīdi atpakaļ dzirdējāt. Par līdzvērtību. Tad novadi var būt mazi, lieli, bagāti un nabagi. Tas viss ir no dažādām lietām atkarīgs, par to nav vērts diskutēt. Šodien absolūti jau darbojās klubiņu princips naudas sadalē, un ar Nacionālo attīstības plānu man ir bažas, ka tas attīstīsies. Piemēram, par cik ministram es kāds 2 reizes par to esmu teicis, tad viņš noteikti manus vārdus apstiprinās. Pirms kādu brīži viņš pārmet par to tā saukto ERAF laikam, ja? Bērnu dārza naudu neapgūšanu, tur tiešām, ka švaki viņu apgūst. Kas tad viņi var apgūt? Tikai šie reģionālās attīstības nozīmes centri un pilsētas. Ja mazie novadi, tie 89 pārējie, kaut kad vismaz kaut daļēji varētu tam visam piekļūt, sen būtu izdarīts. Sen būtu apgūts un varbūt varētu prasīt vēl no Eiropas, redz, cik mēs labi apgūstam. Bet mums ir klubiņa princips, nevis labākie, nevis tie, kam ir labākie projektu pieteikumi, bet sadalīts. Tāpēc, ka tu, esi lielāks vai es atvainojos resnāks, tāpēc tev tu esi pat ievu, tev nepienākās. Un te ir jau nopietnāk principu pārkāpumi. Ja? To vajadzētu novākt. Kāpēc? Tāpēc, kad par agri glabājam tos mazos novadus. Bišķi par agri glabājam. Es varu paņemt savu novadu datus, bet man kaimiņos nav īpaši savādāk situācija. Engurniekiem ir tieši tas pats. Ja. Tāpat, piemēram, bezdarba rādītāji ir uz pusi mazāk par vidējiem valstī. Protams, cipari vienmēr ir priekš tam, lai viņus staipītu katrs savās interesēs, tāpēc negribu dikti tajā iedziļināties. Mums ir iespējas attīstīties, mēs viņus redzam, mums ir cilvēki, kas to darīs. Dodiet vienkārši vienādus noteikumus, lai mēs to varam izdarīt. Pārējais, mēs to padarīsim. Sakārtosim savus novadus, attīstīsim un caur to attīstīsim valsti. Paldies! Paldies! Mēs